Kā veicināt pārdošanu? Pārdošana ir jāsaprot tāda lieta svarīga, ļoti svarīga. Ja tevi redzēs daudzās vietās, daudzas reizes, tad cilvēki par tevi atcerēsies. Ja tu neesi redzams ne internetā, ne kaut kādās pasākumos, ne darbībās, tad tavu produktu principā neviens arī nezinās, ka tu to dari. Tāpēc pirmais solis ir izdarīt tā, lai tu būtu redzams maksimāli visās vietās, visās iespējamās. Un tad cilvēks varēs izvēlēties tieši tavu produkciju. Protams, nākošais solis būs tas, kā šo te informāciju pasniegsi cilvēkiem. Kādas labas lietas tavs produkts vai pakalpojums dot ikdienas cilvēkiem. Ikdienas darbībai, ikdienas lietošanai, vajadzībām, kā atrisina kaut kādas, varbūt, neapmierinātību cilvēkiem. Tas viss ir jāpasniedz cilvēkam, jāpastāsta par to visu. Tiklīdz tas to izdarīts, tad cilvēks jau atcerās, viņš var atrast pie tevis risinājumu. Nākošais solis ir uzticamība. Ja cilvēks redzēs, ka tu esi uzticama persona, ka tu neesi čakarētājs vai vēl kaut kādas lietas, un ka tu radi tādu patīkamu sajūtu saņemot produktus, vai pārdodot produktus vai pakalpojumus, un viņiem tam, gribās vēl ar to cilvēku vienkārši satikties, aprunāties, izdomāt un viss, tad cilvēks būs gatavs šo te pārdošanu arī panest tālāk, ne tikai uzņēmumā, bet pa visurien. Viņš sāk stāstīt, veidot, runāt, darboties un apspriedīt šīs te lietas. Pārdošana, perfekta pārdošana. Nākošais solis viennozīmīgi ir jādomā, kā savu produktu izgatavot ātrākā termiņā, vienkāršākā veidā. Nevis tur mēnešiem vai tur nedēļām darīt, bet hops, tingš un gatavs. Un tad, kad cilvēks to ir izdomājis, izveidojis, tad viņam nauda nāk ātri. Notiek liela naudas aprite. Gan cilvēkiem, gan visam pāriem notiek milzīga naudas aprite. Un tas dod atkal savu rezultātu. Tāpēc ir svarīgi pārdošanā visādas lietas darīt. Stāstīšu vēl par visādām foršām lietām, par pārdošanu, par biznesu, tā, lai šajā dzīves periodā cilvēki varētu nopelnīt savu rēķiniem, savām vajadzībām, lietām un saglabāt psiholoģisko normālo stāvokli, lai ir veselība būtu ok.